Sveiki visiem, klātesošiem un arī tiem, kas klausās ierakstu. Tad šodien pie mums Svētdienas kursos uz aktieru meistarības metodikas nodarbību ir ieradies vieslektors. Un viņš ir studējis kultūras menedžmentu un teātrežiju un darbojies kā valdes priekšsēdētājs un teātra studiju vadītājs Jelgavas jaunajā teātrī un arī kā režisors un pasākumu vadītājs. Ar nepacietību gaidīsim, kas mums sagaida šajā nodarbībā. Kā jūs domājat, ko nozīmē teātris? Kas vispār tāds teātris ir? Kā jūs pēc iespējas īsāk varētu to nosaukt? Mākslas forma, grāma. Tas notiek tagad un svinības. Un kā tas ir? Kas ir nepieciešams teātrim? Nu, lai varētu teātris sākties, kas ir tas minimālākais, ko vajag? Kādu, kas uzstājas, kas parāda kaut ko, nodot kādu domu vēstījumu cilvēkus, kas skatās. Labi, kā tev šķiet? Pirmais man prātā ir kaut kāda piedzīvojuma izpaušana vai kāda situācija izpaušana vai notikumi, kas ir saistošas. Man liekas, ka teātris ir tāda dzīve, svarīga tēma, atspoguļošana kā uz skatuves ar konkrētu vēstījumu, konkrētu domu, ko nodot skatītājiem. Un tas, ko mēs zinām, ir, kas ir primitīvi nepieciešams, primāri nepieciešams. Teātrim ir tas, ka ir kāds, kas kaut ko izpilda, un ir kāds, kas kaut ko skatās, vai ne? Teātrim ļoti svarīgi tas, ka ir no šī izpildītāja puses ir ļoti konkrēts mērķis. Ja? Kā tu teici, vai ne? Kā tu teici, uzrunāt, ja? Skatītāji. Un pareizi teici, šeit un tagad uzrunāt kaut ko ļoti svarīgi. Vai tas ir kaut kādā nelielā grupā svarīgi, vai tas ir globāli kaut ko svarīgi, vai ne? Stāstīt, uzrunāt, pārdzīvot, vai ne? Un ja ir skatītājs, kas līdzi domā un līdzi seko tam, vai ne? Jo, teiksim, ja tas pats skatītājs arī, tāpēc nevajag novērtēt skatītāju domu arī par sevi. Ja skatītājs nesako līdzi, ja viņš ir atnācis izsmiet, vai ne? Kaut gan arī tad vismaz ir kaut kāda atgriezniskā saite, bet ja ir pilnīgi vienaldzība, tad arī īstenībā, vai to mēs varam nosaukt par teātru. Ja tas ir viens cilvēks, kas izpildītājs, vai ne, kurš izpilda, un tā kā tu teici, vai ne, ka tas ir spogulis priekšā, viņš pats sev to darīt, vai ne? Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka šeit un tagad runā par kaut ko, ja, būt klātesošiem. Var nedaudz atkāpties tā, lai izveidot tāds plašāks laukums, vai ne? Un spēle būs sekojoša. Pa vienam mēs iznāksim priekšā, tātad centrā, ja? Pateiksim savu vārdu un veiksim kādu kustību savienojumā kaut kādu skaņu, ja? Un šeit kustībai skaņai jānāk no mūsu iekšā. Tātad tas, kas tajā brīdī mums ir iekšā sajūtās, vai ne? Tad mēģinam to iznest ārā, ja? Rihards. Un tad mēs mēģināsim to paspildināt. Paspildināšana nozīmē pretēji nosaukt primitīvāk pārspīlēšanu. Ja? Vienkārši ļaujiet ārā. Viss, kas bija iekšā, mēģināt asociēt ar sevi un arī izpausties. Ja? Silvija. Super. Un trešā reizī būs, cik vien tālu jūs varat pārspīlēt. Ja? Anete. Edgars. Un šis pirmais izmērs, ko mēs izpildījām, tas varētu būt, teiksim, tāds ieskats tajā, kas varētu būt īstenībā teātris. Tīreiz tā, pirmais, teiksim, mēs izrādām priekšā un pārējiem parādām kaut kādu, ko mēs iekšēji sajūtam, vai ne? Un nākamais jau, mēs visi ieejam iekšā šī aktieru lomā, izpildītāja lomā un pamēģinām vismaz fiziski to izjust, ja? Kā tas ir tā kustēties. Mums jau rodas iekšējās kaut kādas emocijas, jaunotā, tad
fiziskais ķermenis iedarbojas mūsu smadzenēm. Vai arī mēs varam atkāpties un kā man vajadzētu, ko man vajadzētu iekšēji domāt, lai es gribētu izdarīt šādu te. Ja, un ļoti daudz no tiem aspektiem, ko mēs tagad tā pārunājot, esam atraduši, tas ir ietverts iekšā tajā saucamajā psiholoģiskajā teātra metodē. Ja? Un psiholoģisko teātru, teiksim, kā metode, kā tehnika arī, ko varētu nosaukt, ja? Ir izveidojis un izstrādājis krievu režisors un arī pedagogs Konstantīns Staņislavskis. Vai kādi kaut kas dzirdēts par viņu, vai ir kaut kas lasīts, vai ja? Pastāst kaut ko, tu aptuveni esi tā dzirdējis? Ir lasīts, ja? Zinu, ka viņš izstrādā tās psiholoģiskais, ka vairāk kaut kāds iekšēji tie, kā nav tās lielās ekspresīvās kustības vairāk, kā agrāk bija te viss tad, viss dzīves, tie tādi, vai ka viņš tā kā ir savādāk to visu to veido. Jo pats Staņislavskis, vai ne, vismaz kā ir aprakstīts, vai ne, to, ko stāst par viņu, ko viņš pats izteicies, viņam šī nepieciešamība radās aiz tā, ka viņš pats gājis teātri, skatījās izrādes un bija īpaši paņēma kaut kāds konkrēts izrādes un vairākas reizes gājis turien. Un izrādes, kuras spēlēja arī ļoti labi aktieri, vai ne? Krievijā ļoti atzīti aktieri, vai ne? Varētu nosaukt prīmus un teātra leģendas. Un viņš skatījās tās izrādes un viņam viņš uzdeva savu jautājumu. Kāpēc ir tā, ka vienu vakaru tas aktieris var nospēlēt tik ļoti labi, ne, ka visa zāle ir aizkustināta, raud smējās. Nākamajā vakarā jau nekas vairs no tā vairs nav, ne? It kā spēlē to pašu, it kā darbības ir tās pašas, bet aktieru spēle, varētu teikt, tā ir briesmīgi, vienkārši nebaudām, vai, teiksim, tā viņa nerais nekādas pārdzīvojums, skatītāji, jā. Un es zināju, ka ir jābūt šeit metodē, kā šo te kaut kādu šo pārdzīvojumu, kaut kādu šo patiesību iznest ārā. Jā, un viņš savu metodu sāka izstrādāt 20. gadsimta 11. 16. gadā, aptuveni šajā laika posmā. Un strādājot gan ar aktieru, gan pats savu pārdomu rezultātā, viņš izveidoja šo metodi, kuras saknē atrodas šis te iekšējais pārdzīvojums. Ne? Un viņš uzskatīja, ka visam, kam mums skatos jānotiek, ir jābūt tiešām patiesam. Ja? Un šo patiesību var izvilkt tikai tad, ja mēs patiesi pārdzīvojam to pašu, ko mēs patiesi pārdzīvotu dzīvē, arī patiesi pārdzīvot skatos, vai ne? Un kā jūs domājat, tad nosaukums viņai tomēr ir psiholoģiskais teātris, kaut gan es uzskatu, ka psiholoģiskais teātris bez fiziskā teātra nespēja eksistēt. Psihofiziskais teātris, teiksim, tā varētu nosaukt, ja? Jo viss, kas esat noteikti pamanījuši, noteikti esat dzirdējuši, vai ne? Ir šīs te pašietvesmas metodas, vai ne? Ja mēs smaidīsim, mēs jutīsimies labāk. Vai teiksim, ja mēs jutīsimies labāk, mēs arī smaidīsim. Ja? Ir dzirdēts, tad psiholoģiskais ietekmē fizisko. Kas ir vispār psiholoģiskais aspekts cilvēka ķermenī? Nu, ir tā, ka man patīk izdalīt visu cilvēku kā kopumu, vai ne, 3 daļās. Protams, ir mūsu ķermenis, vai ne? Tas, kas būtu, teiksim, mēs kā dzīvnieki, kas sajūt sāpes, kas sajūt arī emocijas. Ja? Jo emocijas mums jau atrodas šeit dziļi iekšpusē ķermenī, vai ne? Ir mūsu prāts, šis te dators, kas iekšā visu analizē, visu pārdomā. Ja? Un ir tā kā tu saki tāda vēseli, tās jūtas, vai ne, ko mēs sajūtam, kas nav īsti emocijas, kas nav īsti domas, vai ne, tās ir kaut kādas sajūtas, kaut kādas. Kas tas īsti ir, to pat grūti nosaukt, vai ne, teiksim tā vēselīgi, ja tā varētu to, ja jūs pieņemat šādu te pasaules uztveru, vai ne, ka tomēr ir cilvēki un vēseli. Un psiholoģiskais teātris nosaka to, ka visu pa lielam var izdomāt. Ja, piemēram, mēs iztēlosimies augstumu, ja, un nostošu cilvēku, mēs jau darbināsim šo domu, un ķermenis jau varēs sajust bišķiņu augstumu, vai ne? Un mēs iekšēji jūtās arī varēsim sajust šo te augstumu.
Ja mēs iedomāsimies, kāds ir apēst skābu citronu, jau parādīsies, jau ķermenis pats sāks darboties, vai ne? Un psiholoģiskais teātris definē to, nevis to, ka mēs nedarbojamies fiziski, ka mēs nevaram izpausties spilgti fiziski, bet drīzāk, ka pirmavots ir mūsu smadzeņu darbība, ka mēs varam sevi ielikt tā saucamajos doties apstākļos. Jūs teicat, labs, kas arī iedevu šādus pirmos konkrētos nosaukumus, definējumus par lietām, kas notiek uz skatuves. Skatuviskais pārdzīvojums, dotie apstākļi, es dotajos apstākļos. Viņš iedevu tādu fantastisku vārdiņu, ko darītu, ja es būtu, ja mēs atrastos tādos apstākļos. Un uzreiz mūsu smadzenes sāk darboties un mēs spējam iejusties. Pats galvenais, kas ir psiholoģiskajā teātrī un vispār teātrī, un to es vienmēr atkārtoju, un tīpaši es baigi svarīgi, kad es teicu, strādāju ar skolēniem, skolās, tīpaši jaunākiem, un tas ir kaut kas tāds, ko mācīt un nevar iemācīt. Tas ir kaut kas dresējums, tas ir kaut kas tāds, tikai nāk, laikam, cilvēku pieredzi, uzmanības noturēšana. Un ar to sākās jūsu īstenībā ar to sākās vispār teātris, ar uzmanību. Es vēršu savu uzmanību, nevis koncentrējos. Es vēršu savu uzmanību uz kaut ko. To izdara skatītājs, to izdara izpildītājs. Varētu nosaukt, ka uzmanība ir burtiski tā kā kuģis, kas mūs var nest mūsu domas, kuriem mēs vēlamies. Mēs varam uzmanībā arī pāriet uz fantāziju, vai ne? Arī šajā brīdī mēs varam nebūt klātesoši, tikai es tā, ka es arī sāku domāt, pareizi, kā tas sāk, ko es vakariņās varētu ēst. Gribas ēst, piemēram, Un es jau aizklīju fantāziju kaut ko citu. Bet, ja es pievēršu uzmanību šeit, esmu šajā te lokā. Es arī izprast savu nedaudz uzmanību, bet neskatoties sajust to, kā Indras kaut ko raksta, piemēram. Un ir dažādi uzmanības līmeņi. Ir tātad šis te iekšējais, kur mēs savu uzmanību vēršam uz visu, kas notiek mums iekšā ķermenī. Varbūt pastiprināt iekšējais, kur mēs pārējam tikai uz savām smadzenēm un savām pārdomām iekšējām. Nedaudz seklāks iekšējais, kur mēs iedziļināmies visā, kas notiek mūsu organismā. Neliels ārējais, teiksim tāds seklāks ārējais, ir viss tas, kas norisinās mums apkārt, piemēram, telpā, mana balss vai šī gaisma. Un plašāks, tāds dziļāks ārējais varētu būt tas, kas notiek, teiksim, ārpus kaut kur tur, varbūt puskilometru attālumā, ko mēs sadzīvojam. Tad mēs aiztaisīsim acis pirmais uzdevums būs aizvest savu uzmanību uz to, kas norisinās šajā telpā. Un šeit jūs varat sākt darbināt savu fantāziju aktīvi. Jūs dzirdat, piemēram, balsī, jūs dzirdat soļas, vai vēl kaut kādu niansīti jūs dzirdat. Un darbiniet savu iztēli un aiznesiet sev reāli iztēloties, kas tas tāds ir. Un palēnām pārnesiet savu uzmanību uz to, kas norisinās ārpus šī telpā. Un ar uzmanību pārvietosimies dziļāk iekšēji. Tad jūsu ķermenis, jūsu uzdevums ir ar uzmanību gan sajust, gan arī ieraudzīt, gan uztvert to, kas norisinās ar jūsu ķermeni. Sāciet ar kaut ko plašu vienkāršāko, ar jūsu elpošanu. Kā jūs ieelpojat, kā jūs izelpojat. Ar uztveri savu uzmanību iziet cauri pilnīgi visam savam ķermeni no savu pirksgala kādā līdz pat matu galiņai. Pamēģiniet ar uztveri pārcelt savu šo te uzmanību uz pašu mazāko detaļu savā ķermenī, teiksim, uz pirkstu. Un viņi izpētat viņu. Un pārnesiet tagad savu uzmanību uz savu sirdi. Un tad pārnesīsiet savu uzmanību uz savām smadzenēm, tātad uz jūsu domām. Un it kā atsvešināti ielīdīsiet iešā savā smadzenēs un paskatīsieties uz sevi no malas, par ko jūs domājat.
pamēģināsim vēl vienu solīt tālāk, aiziet un pārnesiet savu uzmanību uz to, kā jūs jūtaties. Un pārnesiet atpakaļ uz šo telpu un palēnām attaisiet vaļā acis. Pamaniet, jums ir tā lieliskā iespēja, ar savu prātu kontrolēt jūsu uzmanību. Tātad, uz ko jūs vēršat savu uzmanību, Protams, ja jums kāds ir dedzinātu ar šito karstu gludētiņu pie ādas, jums būtu baigi grūti uzmanību kaut kur uz citurienu pārnest, Tikko mums vērš kāds uzmanību, pamanīsiet jūs sajūtās, vai tas nāk no prāta, vai ne? Atkarīgs no jūsu dzīves pieredzes, vai ne, cik jūs ļoti esat atbrīvoti, jūs kļūstat, jums tagad sasaista parādās, vai ne? Mēs sasaistamies. Un uzreiz tikko ķermenis ir sasaistīts, tikko sāk darboties šie primitīvie, šoreiz pareizi izmantoju, primitīvie instinkti aizsargāties. Un šeit tiešām saka par aizsargāšanos, teiksim, tu notiek patiesi izjūtas runājot auditorijas priekšā. Dabiskais instinkts tikko parādās vairāk cilvēku vai viens, ir aizvēršanās. Tad dabiskā nepieciešamība sargāt sevi kaut kā. Un ko mēs nepamanām, kas nav tik redzams, tas, ka mūsu elpošana noslēdzas ar domu gatavībā skriet projām, vai bēgt, vai sākt cīnīties. Elpošana kļūst seklāka un uzreiz arī sašaunās mūsu uzmanību, mūsu spēja tvert, Un tikko šādos apstākļos mēs redzam, ka mēs sākam uztraukties un tā kapacitāte mums spēja darboties patiesi, un uztvert un darboties uzreiz sašaunās drausmīgi, Tāpēc parasti pirmo reizi, kad kāds uzkāpj skatos, viņš sāk mulst, svīst vai ne, lampu drudzes. Tāpēc psiholoģiskām metode ļoti pateicīgi, jo viņi tieši strādā to un patiesi pasaka, jums ir varam, tas ir tikai normāli, un tagad sākam strādāt. Un tas arī prosnājamies. Iztaisnojam muguru kaulu, tātad, un atveram vaļā mūsu krūšu vaļā. Un atbrīvojam pleciņus un iedomājamies, ka mums starp padusi un roku ir mazas pingponga mūteņas ielas iekšā. Tā kā jums brīvi kustās nevis pielikušas, nevis plašas vaļā, bet brīvi vaļā jums ir, Un galviņa mums ir šajā vietā, kur mums tas centriņš ir kā paņemts aiz diedziņa un uztiec augšā. Tātad galva un visu ķermeni brīvi kustās, mums tā kā savienājums ar kosmosu. Un apakšoklīgi brīvi atbrīvot, paņemt tādu pirkstiņām pišķiņu pāris reizītes ar to vietu, kur mums savienojas apakšoklītes ar augšoklīti, tad var ceļas ar muskulīši. Un pišķiņu pamest. Un uzdevumi ir sekojoši. Izpūst pilnīgi visu savu gaisu ārā un izpūst tik tālu, kamēr vairs nekā nav, un turpināt pūst ārā. Nedaudz pastiept sev iekšpusē, visu tā kā mēs uztveram stiepām līdz pat galīgi. Apstājiet rītiņu un pamēģiniet arī kustināt savu diafragmu. Ja parasti mēs īpaši ar apziņu nedarbojamies un nekustinām savu diafragmu, mēģinot piepildīt ar vēderu, savu gaisu, tad tagad pamēģinām tieši pretējo darīt. Kustināt savu vēderu, lai papildus muskuli stumt ārā, un atkal papildus muskuli piepildīt. Šoreiz nedomājam par slaido līniju nekādā veidā, bet ļaujiet, lai bundzes darbojās. Tad uzliksim uz brītiņu rociņas virsū un pēlpos. Un sajūtiet, kā cilājas vēderu. Un pasniegsim impulsus. Un kas ir impulss? Kaut kas izraisa darbības. Ļoti labi. Tātad stimuls ir līdzvērtīgs impulsam. Tātad, kas, ko mēs varētu uztvert, tas ir stimuls. Tā kā šo elpošanu pat īpaši nestimulējiet atsevišķi. Un mēs padosim impulsiem vienu otram. Tad mēs cirtīsim viens otru.
Un šeit ir tas svarīgais moments, jā. Vai labi, mēs esam uztveres pilni, vai mēs ejam stimulus skatos, bet ja mēs palaižam kādu stimulu garām, skatītājs, neticam, jā. Un arī jābūt ļoti precīzām, vai ne? Es sniedzu aktīvi savam partnerim impulsu, arī varbūt nespēt uztvert, vai ne? Tā kā šis arī tāds moments, jā. Samēram tikai toplī. Un 5. Jā, bet bez runāšanas. Jā, tā kā pamanīsiet, ka tas ir tas viens no primitīvākajiem, ja? Veidiem, kur ķert impulsus. Acis, kā mēdz teikt, ir spogulis dvēselē. To, ko jūs jūtat, bieži vien parādās acīs. Ja? Un tā ir vislielākā šī te spēja vai māka kontrolēt šīs te iekšējās sajūtas. Tāds bieži vien ir saistīts ar tādu mistifikāciju, vai ne? Mums skatot, tas ir kaut kas vai ne milzīga enerģija. Protams, ka tas ir, jā, bet parasti saka tā, ka, es vismaz uzskatu, vai ne, kaut kam ir nozīme, ja mēs tai piešķiram nozīmi, vai ne? Un ja mēs pieņemam to, ka šī skatuve ir, teiksim, tāds palielināmais stikliņš, vai ne, vieta, kur mēs nākam, lai kaut ko, lai pateiktu, vai ne, tam skatītājiem, tad jau mēs pieliekam lielāku nozīmi, mums jau ir iemesls saisties citādāk. Tātad es uzkāršu skatuves, un es teikšu pirmos solīšus, jā, es novērtējuši, kāda ir šī skatuve, kur es atrodos šajā telpā. Jā. Es ieraudzīšu jūs kā skatītājus, es attiek katrā ieskatīšos, un es akceptēšu savu un jūsu lomu šeit skatuves. Un es arī pats sevi iekšā sagatavošos tam, ko es darīšu. Bet man vēl nav nemazākās nojausmas, ko es darīšu. Ja? Es neko nedomāju savu galvā tādu uz priekšu. Ne? Un tajā brīdī, kad jūs esat gatavi, tad jūs aktivizējat sevi. Kas ir pirmais impulsiņš, kas man nāk iekšā? Ja? Čau! Mani sauc Anita, jūs jau to zināt. Ja, un man ļoti interesē tas, ko mēs šeit darām. Man ļoti patīk pilnveidot sevi, man ļoti patīk. Un man patīk nodarboties ar dažādām lietām. Un es gribēju jums pajautāt, kas ir tas, kas jūs dzīvē motivē darīt kaut kādas lietas, vai kas ir jūsu iekšējā motivācija, kāpēc jūs vispār gribat dzīvot? Es gribu dzīvot, lai panāktu, izdarītu kaut ko vērtīgu citu dzīvē. Man ļoti liels prieks par jūsu atvērtību. Jā, un tiešām prieks arī par jūsu jau zināšanām un pieredzi. Sāksim ar Silviju teikt. Jā. Man šķiet, ka esi ļoti spējīgs cilvēks. Jā. Ar interesantu personību, vai ne? Es domāju, ka tā ir ļoti tiešām interesanta personiskā pieredze dzīves. Un tas ir ļoti centīga, vai ne? Un tu vienmēr mēģinās atrast arī attaisnojumu, kāpēc to dari. Tas ir baigi labi. Tas ir viens no lietām, kad iesim cauri, vai ne, ja iesim.
skatuviskais attaisnojums. Kāpēc? Visu laiku uzdot tev jautājumu, kāpēc? Un tas ir galvenais īsti viens no aktieru uzdevumiem. Ne? Bet mans ieteikums tev ir nepārspīlēt ar to. Reizē vienkārši paļauties plūsmai. Ja? Edgar, es domāju, ka tu esi ļoti domājošs cilvēks, vai ne? Kas izlaiž savu pieredzi visu, un tas ir fantastiski, ka nāc šīs te pieredzes dēļ, vai ne? Lai izjustu, vai ne? Lai saprastu. Tas ir superīgi. Un mans ieteikums tev ir arī līdzīgi tā kā Silvija, vienkārši atbrīvoties višķi, vai ne? Un arī tas arī domāju, ka tu esi ļoti gudrā jauna sieviete. Man tikai sajūta, ka tavs viens no spēcīgākajiem jājums redziņiem ir tava spēja runāt, vai ne? Bet es domāju, ka tev ir arī ļoti dziļš iekšējais potenciāls izjust kaut ko, vai ne? Un es tev piedāvāt iet iekšā tajā neizprotamajā vēl, ja? Kas tev iekšpusē sēž. Ja? Bet, tas ir tas, ko es vienkārši pamanīju tādā pusotrā stundā.